Čau vēlreiz. Un tā pasaciņas par 14D logosu 4. daļa. Vairāk šajā dienā šai pasaciņai nekas nebūs. Tā ir pēdējā daļa. Un tā. Tātad, kādās teritorijās kā tas iespaido? Rietuma Eiropā un Amerikā, teiksim tā, uz Tubanu orientētās grupas zaudē vietu. Un tas izraisa haosu politiskajā elitē un virkni augsta līmeņa skandālu un atkāpšanos. Latīņamerika un Āfrika tradicionāli ir zemes rāpulīšu ietekmes zonas, kas vienmēr šeit ir dzīvojušas. Un tagad viņi cenšas distancēties no tumšajiem kosmiskajiem radiniekiem, kas izpaužas vietējo valstu mēģinājumos izkļūt no rietumu dukātiņu sistēmu ietekmes. Situācija Ķīnā ir sarežģītāka. Ziemeļos, tā skaitā galvaspilsētā, ietekmīgi ir gaismas pūķīši. Vēsturiski tie ir saistīti ar imperatora dinastijām, kas koncentrējās uz valstiskumu un kārtības saglabāšanu, tehnoloģisko vadību un valsts suverenitāti. Dienvidos, attiecīgi tur ir uzskaitīti rajoni, kontrolē tumšie pūķīši. Un šī ir zona, kas ir cieši saistīta ar globālo dukātiņu eliti, to rāpulīšu meistariem, kas veicina pilnīgu un visu pārējo, ko jūs tagad varat iedomāties, kas viņiem tur tiek ieviests. Ja, kādas kontroles un kādas nometnes un kādi visādi MI. Tas viss notiek, bet vairāk vai mazāk tie ir dienvidus rajoni. Pašlaik gaišie pūķīši pārņem iniciatīvu Āzijā. Viņi attīra lielo valsts dienvidu eliti no rietumu rāpulīšu ietekmes grupām. Tie, kas ir telegramā, tie lasa Benjamiņa rakstus, un tiem viss ir skaidrs. Kas savukārt apdraud viņu valsts sabrukumu. Un tie arī veicina teikšu tā, lielais dukāts, ja, neatkarīgu dukātiņu sistēmu un pakāpenisku atkāpšanos no ēnu globālās valdības kontroles, kuras galvenā mītne ir saistīta ar Tubana struktūrām Eiropā. Par tiem arī visām struktūrām jau bija daudz stāstīts iepriekšējās pasaciņās. Un vissmagākā konfrontācija starp viņiem šobrīd notiek vidējos un TA. Un pašreizējos notikumus šeit izraisa rietumu rāpulīšu vēlme saglabāt veco kārtību un pārvarēt haosu, kamēr gaismas pūķīši caur šīm trijām valstīm, ja, un attiecīgi tur monarhijām, tas ir vairāk nekā tikai viena, cenšas pārveidot reģionu par tirdzniecības un enerģētikas centru. Un konfliktu eskalāciju sāsina cīņa par piekļuvi portālam. Piecstūrītim, ja? Tātad te jūs redzat lielāko konflikta centru, vairāk vai mazāk šajā vietā ir centrs, un te ir 5 stariņi, ja? 5 gala punkti. Un tā tad ir cīņa par šo virpulim un pazemes bāzēm Sīrijā, lai piekļūtu klāt, ja?
un tur vēl pāris valstīm. Tumšie puķīši un rāpulīši vēlas paturēt šos objektus tikai sev. Un šajā konfrontācijā I ieņem īpašu vietu. Šī valsts atrodas svarīgākajos lejlīniju krustpunktos, kas savieno Indijas okeānu ar Kaukāzu un Eiropu. Ir senie zvaigžņu vārti un pirms Atlantīdas perioda datu bāzes. Un tāpēc šādu bezprecedenta spiedienu uz šo valsti izdara Tubana kontrolētās rietumu struktūras. Un jums jau sagatavošanās laiks, ja? Maijs būs maksimālās spriedzes mēnesis uz planētas. Pēdējais laiks, draugi mīļie, sākt paaugstināt savas vibrācijas. Pēdējais. Pēc tam vairs tādu iespēju nebūtu. Fotonu jostas frekvenču pastiprināšana provocēs tumšos puķīšus un rāpulīšus uz neapdomīgām, agresīvām darbībām, jo viņu dominējošais laiks beidzas. Tas var novest pie mēģinājuma sākt lielo pifpafiņu. Tomēr viņu gaismas vienaudži jau ir uzstādījuši enerģētiskus vairogus virs galvenajiem Eirāzijas mezgliem, kas neļaus konfliktiem nonākt pilnīgas iznīcināšanas fāzē un aktīvi palīdz Zemei atbrīvoties no Tubana koalīcijas. Un fotonu josta šodien darbojas kā gaišo puķīšu sabiedrotais. Tās frekvence 512 līdz 1024 Hz viņiem ir absolūti ērta, un viņi sākotnēji ir augstas frekvences būtnes, gaišie puķīši, ja? Un josta ir viņu dzimtā vide, un kad tā maksimums būs sasniegts, tie pilnībā izpaudīsies mūsu pasaulē, jo plīvots starp 3D un 5D pazudīs. Esiet gatavi, ka kādu dienu gar jūsu logu lido garām ne tikai kaijas, vārnas, zvirbuļi, zīlītes un vēl kaut kas, bet kaut kas mazliet lielāks. Tumšajiem puķīšiem savukārt frekvence virs 200 herciem jau ir nāvējoša, un viņu bioloģija un tehnoloģija ir balstīta uz zemo astrālu. 512 Hz frekvencē viņu maskas, hologrammas, sabrūk, un viņu fiziskie ķermeņi burtiski sadalās. Un tāpēc viņi šobrīd tik ļoti steidzas. Viņiem vai nu ir jāieved Zemes iedzīvotāji uz cipariņu īpašo nometni, kur viņi ražos tikai zemes frekvences, vai arī viņiem ir, diemžēl, jāaiziet bojā. Un daži no viņiem cenšas atdarināt un izmantot skrīninga tehnoloģijas, bet pie 1000 Hz un augstākā frekvencē viņu dzīvības sistēmas ir tikai sabojātas, iet bojā. Un Šambalas kristāls, Zemes 14D logos un fotonu josta darbojas kā vienots atdalītājs. Tas neiznīcina dzīvību, bet sadala to pēc frekvences atbilstības. Tie, kas neatbilst jaunajam fonam, vienkārši nevarēs saglabāt savu formu šajā telpā, kuru vairs nav iespējams aizvērt uz visiem laikiem. Tas ir kā mēģinājums bloķēt saules gaismu ar plaukstu. Un tagad virs katra aktīvā mezgla
līdzradītāji ir izveidojuši individuālu aizsardzības kupolu un pagaidu negatīvo A un puķīšu tīkla traucējumi ir vien tikai troksnis vecās 3D matricas nobružātajos vados. Nu tā, draugi mīļie, šeit ir pasaciņas, tās pašas, ko es jums jau esmu rādījusi iepriekšējās pasaciņu beigās, ja? Te vēl ir arī pēdējā pasaciņa par mēnestiņu. Tā laiks pietiek, lai te uzliktu klikšķi un apstātos. Un šeit ir pasaciņas par Indiju un par Taizemi, par nagām un nagu civilizāciju vairāk ir runāts šeit, bet pie reizes var palasīt arī šīs pasaciņas, jo viņas visas ir no 22. gada maija. Tātad, nu, kā jūs redzat, jau vairākus gadus mēs visi kopā strādājam ar pasaciņām. Nu, ko, draugi mīļie? Skaistas pasaciņas. Viss notiek, tikai pašiem bišķi jāstrādā. Nu, ko, draugi mīļie? Smaids sejā un gaišas domas!